katrā cilvēkā, lai arī cik viņš būtu skumjš, vai viņam būtu grūta dzīve, viņam ir tie laimes brīži. Un man liekas, ka šī izrāde tieši parāda tos skaistos brīžus, kas šiem cilvēkiem ir, kam dzīvē nepavisam nav viegli gājis. Es domāju, ka viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš ārēji skarbs, bet iekšēji humora pilns. Un ja nu ir kaut kas tāds, tad viņš pats rada sev svētkus. Viņš kādu izzobo, iznes cauri. Lai gan formu kādā viņš to dara, tā ir ļoti tāda paskarba. Ja tu raudās un padosies, tu aizies bojā, tad vai nu tev ir jāpamet šī zeme, jāatstāj, vai arī tu paliec un cīnies un par to iesmēji. Nu, kā saka, pārgāja dziedādam. Nu tā, viņi ar savu krampi, ar krefti un uz priekšu un aiziet, un es to varu. Es neraudāšu, es nepadošos, es dzīvošu un cīnīšos. Nu tā. Nauda tomēr spēlē ļoti lielu lomu mūsdienu pasaulē, ārprātīgi, un tas ir slikti. Nepareizi, bet man kā cilvēkam, kurš spēlē šo tēlu, ir forši saprast, ka ir iespējas dažiem cilvēkiem spēlēt ļoti nopietnas spēles tikai tāpēc, ka viņi ir piedzimuši pareizā ģimenē, teiksim tā. Tās galvenās tēmas ir vientulība, ārkārtīgas alkas pēc mīlestības un piedošanas. Jums viss ir. Jums viss ir vienkārši, var normāli izturēties, runāt ar cilvēku, kāpēc ir jāizliekās par kaut ko citu, par to, kas tu neesi, kāpēc tas ir jādara, kāpēc jūs nevarat normāli komunicēt viens ar otru, kāpēc rekur tev stāv cilvēks pretī, lūdzu, ņem, ej, dari. Bet tu paliec tajā savā, nespēj sev pārkāpt pāri. Ja tu gribi dzīvot debesīs, ja tu gribi dzīvot labā pasaulē, dzīvo. Tu dzīvo tādā pasaulē, kādu tu pats sev taisi. Katrā cilvēkā ir savu elli un savus debesis. Un katrs kaut kādu elli iziet cauri, bet cerība, kā mēs zinām, mirst pēdējā. Tā kā katrā cilvēkā ir tā cerība. Cerība, ticība un galvenais mīlestība. Kaut kur to mīlestību jāmeklē. Sēž pasties, kas ir apkārt, un taču ņem dzīvo. Nesanāk. Un tas mirklis ir ļoti, ļoti netverams. Tas ir tā kā saulēkts, kad parādās, un viņš ir īsu brīdi, un tad vairs nav. Un man liekas, ka šie cilvēki arī ir bagāti un laimīgi, ka viņi piedzīvo to mīlestības mirkli. Citam varbūt lemts visu mūžu, bet citam ir viņš dots mazu brītiņu, un mēs to brītiņu piedzīvojam. Tā.